Čau visiem, šodien spēlēšu vienu spēli. Nē. Viens atkar, viens normāls čoms lautāšs sēsbis, cik viņš te dabūja, bet daudz, baigi daudz. Ārtīgi centies mēs esot. Nedir. Jā. Flappy Bird is fun game to play. Flappy Bird is fun game to play if you want to kill yourself. I play Flap... Блядь, дирса, курс нахуй. Jā! Bļa, kur tik stulba spēle būtu? Bļa, man тут bija 3. Un vienkārši dators stulbs. Kutas, bļa, jā, man tā nenormāli lago. Man 2 vai 1. Blēd. Flappy Bird is fun game to play if you want to kill yourself. Tā, 0, блядь. Tā, dīsā pisē. Es zinu, kas man palīdzēs. Dziesma. Jā. Vai es atšķirīšu visu? Admin parunā? Ok, tas ir visi. Ko mēs spēlējam? Flappy Bird is a fun game to play if you want to kill yourself. Kur man tik uzskan? Ui, nē. Šajā pašā. Ok. Flappy Bird is a fun game to play if you want to kill yourself. Dirsa. Man nekad neizdosies. Telefonā vieglāk. Jā, es dabūju 2. Maksimālais man ir 2. Tas četā.
Es kaut ko izšķēdīt. Bļā, man liekas, to flaku bet izšķēdīšu. Es nezinu, kas tāds ir, bet, uzliksim. I don't understand why she won't sleep with me. I've always lasted at least a minute. Man logic. I just worked out for 3 hours and smell like garbage. Let's cuddle. That's disgusting. She's probably on her period. Man logic. Women love it if you slap their butts, even if they file charges. Douchebag. Man logic. I would call my girlfriend, but she's a mile away, and porn is right here. Man logic. I act like what she wants to do is lame, because I care about her so much. Man logic. If a girl rejects me, it must mean she's a lesbian. Man logic. I'm too full of myself to say sorry, so buying things fixes me yelling at you. Man logic. Women love it when you try to give them a heart attack. Man logic. If they kick you out, it means everything is their fault and they're a slut. Uzlikšu nahuj. Orman dziesmu. Lopties. Ko? Ei bērni, tūlītīs atklāts noslēpums kā films. Pēc šī panta man dzīvība no tās būs briesmās. Man iespējams, ka nolādēs un degt man vēl liesmās, jo stāstīšu, kā izskatās, kad lieto pilnu fonogrammu dziesmās. Jo tu jau pamanīt, jo tu jau lieto tikai 80% šeit pār rokas slāger, dance pop un dažs top, hip-hop superstāri. Nu tie man šādi atklātīs iedos, tad ar pasūtītiem rakstiem dažos žurnālos es būšu bums un novākts. Jā, tādas lietas draud, bet tāpēc nejūtos es novākts. Tātad pilnu fonogrammu, koncerti ieraksts tiek ar visām balsīm, kompaktiskā mini-diskā iecepts. Dziesmu laikā mikrofons ir izslēgts, dziesmu beidz. Es tik pēc trīs, Atklāt to dara, daži citi cenšas šādu lietu slēgt no klausītāja piestāv vārds vāra. Lai vai kā ir būties stūpi, ka lielai daļai klausītāji šitas viss ir ļoti pierasts. Skaties koncertus, skatus, kā tukšķā plāts, viņi Starpīgi, ko viņi dzied, no pāris numēm man ir galvā vat. Es esmu tādā pālī, ka neredz pat viņas sejas, lai ir tas ieraksts, man jau galvenais ir dēļas. Tad vēl kāds slavens Guntars ērts vislabāk ar pārliecību balsī skaidro. Pilnu fonogrammu uzstāšanos tikai daļo. Nu maniem pušiem vēl nav attīstījies balsīgs spēks. Jau, un apzvādušos mutēm nav nekāds grēks. Vārdā uz viņu sēd, skatīšu tev vērt vārdu. Uz točiks iestārā, mākslēk, 10 kontus vienā dienā, tad niek, 10 kontus vienlaicīgi. Jāieslēdz tik ieraksts saulaicīgi, lai veicās jums tad biznesā. Savus varoņus jau tautu vārdu iznēsā. Jaunu noslēgumā gribu pasveicināt tos no hip-hopikam pilnu fonogrammu. Pakaļās redzēt, kas jūt piestāv, lai jums ir nekad nelaikā, vēl tas iestāv. Nevis brīv nekās paragmājs, jūs jau šitā aplēns, jūs jau nezinu mazliet vājas. Bet nekas uz dejošanu, mums ir ļoti veikls kājas. Kā var dziesmu palīdzēt, vai dziesmu vēl var izārstēt? Kā dziesma jāārstē no nezināmām slimībām, ja kāds jau to ir samaitājis? Otrs jau to nožēlojis, trešais savām muļķu vajadzībām ir to izmantojis. Lai kļūtu populārāks, daudz uzmanību piesaistot, viņš ir ar mieru runāt skaidri, runāt to, kas daudziem liksies pieņemams. Tātad bezjēdzīgs nekāds, un šajā sistēmā ir kā bezgalīgais stāsts. Esiet sveicināti, visi tirdzniecībai radītie, visi komerciālo spēku pārņemtie. Kā iet, kas jauns, kas notiek jūsu pasaulē? Kāds loms tagad ir jāspēlē? Ozols intervijā stāst, ka ilgi būšot grūti, cilvēku interesi ar spīdīgiem spēkiem noturēt jūti un tekstiem spēcīgiem, lai tautu piesaistītu tiem, esot jābūt prikolīgiem. Tā nu gan ir taisnība, ka daudz ir žagat līmenī, bet savukārt tāpēc daži, ka jūtās kā zivs ūdenī. Klausies Ozols, Viņš nahuj esi kārties.